mūsu apziņai ir nodots produkts, kurš piedāvā mums faktiski kļūt veseliem. Un arī produkta izstrāde un pašs šis zinātniskais pieejams ir radīts priekš tam, lai cilvēks pakāpeniski varētu pilnībā savest savu veselības stāvokli, savu organismu kārtībā, un lai tāda lieta kā slimība un novecošana vairs viņa dzīvē vienkārši nebūtu. Un tāpēc zinātnieku grupa Francijā vairāk kā 20 gadus veltīja tam, lai izstrādātu jaunu, inovatīvu virzienu mūsu veselības atgūšanai. Un šī zinātniskā darba rezultātā radās jauna zinātne, kura ieguva savu zinātnisko vārdu orochronodietoloģija. Šī zinātne ir publiski oficiāli atzīta, patentēta, un šīs zinātniskās izpētes rezultātā radās produkts, par kuru mēs šodien runāsim, orogranula. Un jāsaka, ka tie cilvēki šeit Latvijā, mūsu grupā, kas vairāk kā gadu jau lieto šo produktu, uz sevis izjūt šīs izmaiņas, kas notiek ar organismu, pozitīvās izmaiņas, kā pakāpeniski sakārtojās viņu organisms visos līmeņos. Pasaulē ļoti daudz dažādu jauna veida produktu, dažādi piedāvājumi, dažādas formas, bet faktiski jaunas tehnoloģijas ienāk mūsu dzīvē ļoti reti. Un viena no šīm tehnoloģijām, ar ko faktiski šī kompānija atšķirās no visa piedāvājuma šobrīd tirgū, ir tieši šī tehnoloģija. Un tāda veida zinātnisks, var teikt, apvērsums farmakoloģijā pēdējo reizi bija 1880. gadā, kad nevienam nezināms, maz pazīstams farmakologs Viljams Upjohns savā aptiekā izgatavoja pirmās tabletes. Viņš pats ar rokām iztaisīja nelielu koka tādu mašīnīti, ar kuru štancēja tabletes, jo tajā laikā visi piedāvātie preparāti bija pulverīšu mikstūru formās, un pacientiem, protams, ļoti iepatikās šī jaunā forma, šī jaunā tehnoloģija, kad šos negaršīgos rūgtos pulverīšus varēja vienkārši norīt, uzdzerot virsū ūdeni, un tādā veidā pasaule iepazina tableti. 20 gadus šis farmakologs, pat cik viņš paņēma patentu uz šo jauno tehnoloģiju, pats ražoja šīs tabletes, paplašināja savu aptieku tīklu, un pēc 20 gadiem, kad patents bija beidzies, visa pasaule pēkšņi sāka ražot tableti. Un mēs zinām, mūsu paudze visi ir izaugusi uz tabletēm, un cilvēki visā pasaulē lieto tabletes arī jaunajā formā, tādā kā kapsulas, kas vēlāk parādījās želantīna apvalku veidā, un dažādas citas formas. Un šobrīd mums ir iespēja iepazīties un arī sākt lietot jaunas formas un jaunas tehnoloģijas produktu orogranulu. 2010. gadā kompānija Caprico šo savu radīto tehnoloģiju patentēja, un 2011. gadā šis produkts tika parādīts pasaulē, ienāca pasaules tirgū. Šobrīd jau ir 2016. gads, un 5 gadus šis produkts pakāpeniski iekaro cilvēku sirdis un prātus. Un, protams, lai šo produktu saprastu un šo jauno tehnoloģiju, viņā nedaudz ir jāiedziļinās un jāsaprot, ar ko tad atšķirās šis produkts no visa tā, ko līdz šim mēs pazīstam. Orogranula ir produkts, kas ir radīts pēc īpašas, kā jau es teicu, tehnoloģijas,
pateicoties kurai šis produkts, apejot mūsu zarnu traktu, nonāk mūsu šūnās asinīs pēc dažām minūtēm. Orochronodietoloģija, šis zinātniskais nosaukums, nozīmē to, ka šīs granuliņas mēs mutes dobumā tātad mutes dobums, chronoloģiskā laikā, un dietoloģija tā ir zinātne par pārtiku. Un ļoti svarīgi izrādās ir, ka vielas, kas ir orogranulās, nonāk mūsu organismā chronoloģiski pareizā laikā. 20 gadus zinātnieki pētīja mūsu šūnu barošanas principus, kas ir nepieciešams mūsu šūnām, cik ātri mūsu šūna ir spējīga uzņemt visas tās vielas un maksimāli visas tās vielas, kas tiešām ir nepieciešams. Pateicoties jaunajai orogranulas izgatavošanas tehnoloģijai, ir iespējams šīs vielas nogādāt mūsu šūnās 100% bez liekas, nekas neiet zudumā. Jo mēs zinām, ka visas tās tabletes, kapsulas, dažādas citu veidu pārtiks piedevs, vitamīnu komplekss, lai arī kādās formās viņi nebūtu ielikt, tie, kas nonāk mūsu organismā caur zarnu traktu, pavisam neliels, varbūt 10. daļa no visām tām vērtīgajām vielām, kuras ir šajos produktos, tiešām nonāk līdz mūsu šūnām. Un tā ir viena no tām problēmām, kāpēc zinātnieki arī veidoja šo jauno tehnoloģiju un mēģināja 20 gadus dažādu, var teikt, patērētāju grupām, gan slimiem cilvēkiem, gan veseliem, gan jauniem, gan veciem, kā šis produkts iedarbojās uz mūsu organismu. Un cik ātrā laikā šūnas sāk kārtoties, saņemot visas tās nepieciešamās vielas, kas viņām ir vajadzīgas priekš tam, lai viņas varētu normāli pareizi funkcionēt un lai viņas pakāpeniski varētu pašas novērst to problemātiku, kuras šūnām ir radušās, ja no dzimšanas brīža viņas nav regulāri saņēmušas vajadzīgās barības vielas un pareizā laikā un pareizās devās. Un tika izveidotas šīs orogranulas un šīs Capiko sistēmas, par kurām šodien es arī jums pastāstīšu. Un nav nevienam noslēpums, ka ar to ikdienišķo pārtiku, ko mēs lietojam, mūsu šūnām nav pietiekošā daudzumā, mūsu šūnas nav pietiekošā daudzumā apgādāts ar visām vielām. Vēl jau vairāk ir ļoti daudz arī kaitīgās vielas, dažādas E-vielas, dažādi krāsvielas un citi komponenti, kuras faktiski šajā tradicionālajā pārtikā, pie kuras cilvēki ir pieraduši un daudzi īsti pat neapzinās, ko viņi bāž savā mutē ikdienā. Ar to šūnas pabarot ir ļoti, ļoti grūti un ļoti mazs procents nonāk. Protams, uz šūnām iedarbojās gan šis ekoloģiskais faktors, gan iedzimtība, gan stresa faktori, kas arī ļoti svarīgi mūsu veselības saglabāšanā. Bet kaut kur pāri pa 90% iemesli, kāpēc cilvēki slimo, kāpēc viņa organisms iziet no ierindas, to zinātnieki ir pierādījuši, ir saistīts tieši ar nepietiekamu pārtikas daudzuma saņemšanu tieši šūnu līmenī. Un šeit nav runa par pārtikas daudzumu tādā kvantitātes nozīmē. Šeit ir nozīme tieši šai kvalitātei, tieši šīm vielām, kuras šūnām ir nepieciešams, un pateicoties kurām šūnas var atveseļoties un var normāli funkcionēt. Un, diemžēl, ar tradicionālo pārtiku tas vispār nav iespējams izdarīt. Šodienas apstākļos tas nav iespējams izdarīt, uzturēt normālu veselu organismu, lai viņš nenovecotu, lai viņš normāli saglabātu savu veselības stāvokli.
Un tā nu mēs redzam, kad mēs paliekam arvien vecāki, visas šīs slimības un problēmas mūsu organismā arvien vairāk uzkrājās, un šis galvenais resurss pārtika, kas mums būtu jāsaņem, mūsu organismā nonākt tradicionālā veidā nevar. Tāpēc franču kompānijas HEPICO zinātnieku grupa pāri par 20 gadu veica šo, var teikt, pirmo reizi cilvēces vēsturē šos klīniskos pētījumus ar dzīviem cilvēkiem, nevis ar laboratorijas dzīvniekiem, bet ar dzīviem cilvēkiem. Un visi tā rezultātā izveidojās koncepcija Celergy, šūnas enerģija, kurā zinātnieki tad arī izskaidro, no kā ir atkarīga mūsu dzīves kvalitāte. Un tieši šūnu enerģijas trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēks slimo, kāpēc ir šī novecošana un daudz citas problēmas, ar kurām ikdienā mēs mocamies, ar ko mēs cīnamies, var teikt, un ko cilvēki pieredz savas dzīves laikā. Un šobrīd jau nevienam nav noslēpums, ka visas saslimšanas ir palikušas arvien jaunākas, jau jauni cilvēki slimo ar tādām slimībām, ar kurām agrāk varbūt pat, varbūt bija kāda neliela izņēmuma, šobrīd tas notiek masveidi. Un tāpēc šie šūnu stresi, ko šūnas saņem regulāri, kā zinātnieki mums izskaidro, ir novēršami tieši pareizi, apgādājot mūsu šūnas ar nepieciešamajām vielām, pie tam darot to regulāri un pēc konkrētas sistēmas. Šīs koncepcijas pamatlicējs ir itāļu izcelsmes franču zinātnieks Gaetano Zanini. Kā jau es teicu, ne tikai šos 20 gadus, kad tika veikti šie klīniskie pētījumi, bet faktiski visu savu dzīvi viņš ir veltījis šūnas pētīšanai un, kā viņš pats saka, faktiski viņa dzīves galvenā misija ir saprast, izprast mūsu šūnas darbību un lai šī šūna būtu vesela. Un Gaetano Zanini ir cēlies no ļoti izcilas farmakologu un mediķu dzimtas 5 paudzēs. Šajā dzimtā ir farmakologi un mediķi. Arī Gaetano Zanini pats ir saņēmis mediķa izglītību. Viņš ir strādājis gan kā, viņam ir ķirurģijas profesora grāds, anestezioloģijas, farmakoloģijas profesora grāds. Un man bija tas gods tikties ar profesoru 15. gada oktobrī, kad grupa no Latvijas mēs aizbraucām uz starptautisko konferenci Varšavā. Un šeit tiešām 2 dienu laikā mēs daudz ko uzzinājām no šī cilvēka. Viņš tiešām ļoti interesanti mums stāstīja. Un viņš teica, ka tad, kad viņš strādāja kā profesionāls ķirurgs Ņujorkā, es atvainojos Amerikā, viņa priekšā ļoti bieži bija šī dilēma, kad nonāk pacients, kuram ir jāpalīdz, bet ārsti ir tajā brīdī bezspēcīgi. Ļoti bieži medicīna tradicionālā, arī ķirurģija tā skaitā ir bezspēcīga pret daudzām saslimšanām un daudzām problēmām. Un pēdējos 40 gadus, tāpēc tieši Gaetano Zanini pievērsās šai zinātnei, un neskatoties uz to, ka viņš ir cilvēks, kuram tiešām ir ļoti daudz iespējas materiālā ziņā, viņš ir farma giganta Zambon tiešais mantinieks, viņa vectēvs pirms 105 gadiem dibināja šo koncernu. Viņam tiešām ir ļoti, var teikt, fantastisks materiālais stāvoklis. Viņš ir visu mūžu strādājis pie tā, lai palīdzētu cilvēkiem kļūt veseliem. Un lai viņa, kā viņš saka, mana misija ir parādīt cilvēkiem, ka ir iespējams nenovecot, ir iespējams būt veselam, un nemaz tik šausmīgi daudz priekš tam nav vajadzīgs. Galvenais, lai šūnas pareizajā laikā saņemtu visas vajadzīgās vielas, un lai šīs vielas līdz šīm šūnām nonāktu. Tāpēc arī doktors Gaetano Zanini
izveidoja laboratoriju, tā arī viņa saucās Zanini laboratorija pie Biomedicīnisko pētījumu institūta pilsētā San Rafael, Francijas dienvidos. Pati šī laboratorija un visi šī ražotne arī šobrīd atrodas ekoloģiskā parkā. Visas ēkas arī ir veidotas no ekoloģiskiem materiāliem un tiek izmantot tikai saules enerģija, kas ir arī šeit ļoti pieejama Francijas dienvidos, un netiek izmantot ne gāze, ne elektrība produktu ražošanai. Produkts orogranulas ir kompleksa terapija, jauns, pilnīgi inovatīvs virziens šobrīd pasaulē, kuru cilvēks tikai pakāpeniski iepazīst. Un arī mēs, tāpēc ar savu darbību, veicam šo cilvēku iepazīstināšanu ar šo jauno koncepciju, jo produkts ir pilnīgi atšķirīgs faktiski pēc savas uzbūves un pēc savas iedarbības no visa tā, pie kā mēs esam pieraduši šim dzīvē. Tāpēc daudzi cilvēki, viņi salīdzina šo produktu ar visu to, ko viņi pazīst, un lai šī atšķirība būtu skaidra, tāpēc arī mēs vadām šīs prezentācijas un stāstām, cenšamies parādīt šī produktu priekšrocības. Kompānija Hepico 11. gadā, kad produkts tika nodots pasaules tirgū, oficiāli certificēts, patentēts, un viņam ir visi kvalitātes certifikāti. Tā skaitā antidopinga certifikāts, ražošanas kontrolas certifikāts, kas arī ir ļoti reti sastopams mūsdienās. Bet pats galvenais dokuments, ar ko atšķirās mūsu kompānija no varbūt daudzām zināmām kompānijām, ir certifikāts vai dokuments angažaments. Angažaments ir ļoti reti sastopams dokuments, kuru katru gadu atjauno ražotājs, paraksta mūsu gadījumā kompānijas prezidents un ražošanas faktiski pamatlicējs, profesors Gaetano Zanini. Un šis dokuments apliecina to, ka produkts ir pilnīgi dabīgas izcelsmes, viņš ir pilnīgi nekaitīgs un faktiski šis dokuments ir juridiskā garantija šī produkta kvalitātei un drošībai, kas arī ir ļoti svarīgi pie produktu lietošanas, jaunu produktu lietošanas daudziem cilvēkiem, tas ir jāsaprot, jo faktiski uz rokas pirkstiem var saskaitīt kompānijas, kuras šobrīd atļaujās šādu dokumentu parakstīt, jo tā ir juridiskā atbildība. Šeit šis jautājums vispār nestāv. Gaetano Zanini saka, es miljonus reizes varu parakstīties par savu produktu kvalitāti, drošību un tāpēc šis produkts ir pilnīgi jebkuram cilvēkam, vecam, jaunam, slimam, mazam bērnam, pilnīgi nekaitīgs un drošs lietošanā. Kā jau es teicu, šī jaunā inovatīvā ražošanas tehnoloģija balstās uz to, kā faktiski produkts, šīs orogranulas tiek veidotas pakāpeniski slāni pēc slāni, kārtiņu pēc kārtiņu ar tā saucamo viendabīgas produkta uzpūšanas tādā tehnoloģijā, būtībā kā sniegpārsliņas, kad viņas pakāpeniski salīt viena pie otras, veidojot šīs kārtiņas, un beigās gala rezultātā ir šī cietā bumbiņa. Katra šāda granuliņa tiek veidota speciālās iekārtās 36 stundas, tātad pakāpeniski, un šīs granulas sastāvā ir tikai dabīgas izcelsmes komponenti. No pirmā acu uzmetiena var likties, ka pilnīgi tāds nesavienojams lietas, tādas kā ēteriskās eļas, fito sastāvs, mikroelementu savienojums. Saucās šī metode sinerģijas metode, viņa atšķirās no citām metodēm, kur mehāniski tiek komponenti vienkārši sajaukti un ielikti, teiksim, želantīna kapsulā. Šeit viņi kārta pēc kārtas tiek uzaudzināti un visas šīs dabīgās vielas ir cietas konsistences gala rezultātā un tad, kad
nonāk mūsu mutes dobumā šāda granuliņa, mēs viņu sākam sūkāt, un pakāpeniski šīs vielas visas nonāk mūsu asinīs. Pēc 2 minūtēm, sajaucoties ar siekalām, šī tehnoloģija atļauj visām šīm vielām ļoti ātri nonākt mūsu šūnās. Un mūsu organisms visas šīs vielas atpazīst kā dabīgu produktu, kā kaut ko sev ļoti, ļoti radniecīgu, un tāpēc netiek nekas atgrūsts. Un tas ir tā kā mēs graustu dabīgu burkānu vai āboli, tāpat arī šīs granulas tieši tāpat uztver mūsu organisms kā jauna veida augu, jo faktiski mūsu šūnās, šūnu atmiņā ir šī pieredze uz visiem šiem dabas komponentiem. Viņi nav mākslīgi radīti, viņi ir dabas komponenti, uz kuriem mūsu organismam ir jau šī gadsimta lielā pieredze. Un atmiņā viņi ir, tāpēc mūsu organisms visas šīs vielas ļoti labi un ātri uzņem. Un nav nekāds atgrūšanas moments. Pamatā katrā granulā ir tā saucamā beta-medetrila, ja pamatkomplekss, un viņš sastāv no 6 galvenajiem komponentiem, kas ir nepieciešams šūnas aizsardzībai un šūnas pabarošanai. Un zinātnieki 20 gadus šo pētījumu rezultātā, ko viņi veica dažādu valstu laboratorijās un savstarpēji tika nepārtraukti turēta šī saikne, un konstatēja, ka no visiem augiem, kas tika izpētīti, augu izcelsmes un dabas izcelsmes produktiem, mūsu šūnu vislabāk var pabarot tādi ūdens augu izcelsmes komponenti kā spirulīna, jūras aļģe fukus un jūras kāposts. Šīs 3 vielas tika atzītas par pašām vērtīgākajām un bagātīgākajām barības vielām mūsu šūnai. Un 3 galvenie antioksidanti, kas vislabāk var aizsargāt mūsu šūnas, ir olīvkoku ekstrakts, zilo vīnogu kauliņu izspiedu ekstrakts un lipofēns, tas pats vērtīgākais, kas ir tomātos. Un lūk, šie 6 komponenti, ja beta-medetrila grupa, ir katrā granulā kā pamats sastāvs. Un vēl katrā no šīm granulām ir pāri par 20 dažādiem citiem komponentiem, kuri jau savukārt šo funkciju daudzveido, par kuru mēs tūlīt arī parunāsim, kad runāsim tieši par šīm sistēmām, ar ko atšķirās šīs granulu sistēmas. Un visi šie komponenti, gan mikrobarošana, gan aromāterapija, gan fitoterapija, viss šis dabīgais sabalansētais komplekss, viņš strādā visos līmeņos, gan fiziskajā, gan enerģētiskajā, gan arī mentālajā. Tātad faktiski mūsu organisms tiek savests kārtībā visos līmeņos, kad cilvēks sāk lietot kā šūnu pārtikas vielas, šīs orogranulas. Un šādā plāksnītē vai blisterī atrodas 8 granulas. Šīs 8 granulas ir dienas deva, faktiski diennakts deva pieaugušam cilvēkam. Un, kā zinātnieki mums izskaidro, nav vajadzīgs ne vairāk, ne mazāk kā tieši 8 granulas, lai pilnībā tiktu pieauguši cilvēka organisms pabarots šūnu līmenī diennakts laikā. Un ergonomiski šāds blisterīts ir ļoti, ļoti ērts. Otrā pusē uz katru no šīm plāksnītēm vai blisterīšu ir piktogrammas, kur ir uzzīmēta rīta saulīte, 2 dienas saulītes un pusmēnestiņš. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katrai no šīm faktiski granulām, katrām no šīm granulām ir vajadzīgs, šīs vielas ir vajadzīgas mums chronoloģiskā laikā, un no rīta mūsu šūnām ir vajadzīgas vienas vielas, dienā ir vajadzīgas citas vielas un vakarā citas. Un zinātnieki visu to ir ievērojuši,
sakārtojuši tā, lai mūsu organisms pareizā laikā saņemtu vajadzīgās vielas. Kā ir nosakām šīs rīta stundas un vakar stundas? Nu, rīta šeit nav nekāds konkrēts tāds pēc pulksteņa laiks, kurā vajadzētu lietot šīs granulas. No rīta ir no tā brīža, kad cilvēks ir pamodies, un kaut kur līdz pulkstenis 11. Tas skaitās rīta cēliens, katram viņš ir nedaudz savādāks. Dienas programmu var lietot granulas gan atsevišķi, gan arī, vai dienas granulas var arī vienlaicīgi nosūkāt, un vakars ir 15 minūtes apmēram plus mīnus pirms tam, kad cilvēks dodās gulēt. Paralēli, kad cilvēks sāk lietot šīs granulas, viņam organismam rodās vajadzība pēc pietiekam ūdens daudzuma lietošanas. Ļoti daudz cilvēku, kuri pirms tam ūdeni nav lietojuši, šī problēma viņiem tiek, var teikt, atrisināta, jo pats organisms pēc granulu lietošanas pieprasa vajadzīgo daudzumu ūdeni. Protams, ir cilvēki, kuriem ir jāpiespiežās, ir jāpieradina savs organisms, bet ūdens ir arī viena no neatņemamām sastāvdaļām šī produkta lietošanai. Un, kā jau šeit ir rakstīts, tātad 100% uzsūkšanās, pilns komplekts dabiski sabalansētai šūnas barošanai, aizsardzībai, attīrīšanai un funkciju aktivizēšanai. Un būtībā, ja mēs vēl tā atgriežamies pie tā, ko es sākumā stāstīju, ar ko tad šis produkts atšķirās no visa tā, ko mēs līdz šim esam lietojuši, tad šeit ir būtiska atšķirība. Parasti visas zāles, vitamīnu kompleksi un daudz kas cits, ko mēs esam, dažādu sīrupu, dažādu mikstūru formās, ko mēs lietojam, parasti iedarbojās uz veselajām šūnām, un šīs veselās šūnas nodod informāciju tālāk slimajām šūnām, bojātajām šūnām. Šeit ir tā milzīgā atšķirība, ka orogranulas nonāk visās, pilnīgi 100% visās šūnās un iedarbojās uz visiem problēmu cēloņiem. Slimajās, bojātajās šūnās ir pabarotas pilnīgi visas šūnas, un tas ir milzīgs progress farmakoloģijā faktiski, jo ir ļoti svarīgi vēl otrs arī moments, kad šūnām netiek stimulēta funkcija ar šo produktu, bet pati šūna, tad, kad viņa ir pietiekoši saņēmusi šīs barības vielas, viņa pati sāk, kaut kur jau sākot ar 3. mēnesi, un pirmajos mēnešos viņa vēl tikai uzkrāja šīs vielas, jo parasti cilvēka organisms ir ļoti nobadināts mūža garumā, tā notiek ar mums, jo, ja mēs neesam pienācīgi barojuši, mums liekas, ka mēs esam normāli ēduši, bet mūsu šūnas nav vienalga saņēmuši visas vajadzīgās vielas. Kā es teicu, ka tas nav tik vienkārši, izrādās tas nav tik vienkārši pabarot mūsu šūnas, un tieši šī jaunā tehnoloģija šo priekšrocību ir devusi. Un tad kaut kur sākot ar 3. mēnesi šūniņas pašas sāk atjaunot savas funkcijas. Tātad šis process nav tik ātrs, bet toties viņš ir pamatīgs, un viņš atšķirās tieši ar to, ka nevis notiek funkcijas stimulēšana, bet viņa pakāpeniski viņas sakārtojās un pašas sāk atjaunot savu funkciju arī slimās un bojātās šūnas. Tā ir tā milzīgā atšķirība un lielā priekšrocība šim produktam. Un, jā, kā šeit ir arī rakstīts, orogranulas ir garšīgas, viņām ir dabīgo dažādu augļu, dažādu var teikt, garšvielu un dažādu citu dabīgo vielu aromāti un garšas. Katrā slānī ir nedaudz savādāks, pakāpeniski šiem slāņiem mainoties mūsu mutes zobumā. Mēs arī dažādas garšiņas izjūtām, mēs pierodam pie tā, mums tas ir ļoti ērti lietojams, var šo glisterīti ņemt, ielikt kabatiņā vai somiņā, vienalga, kur viņi var lietot transportā, viņi var lietot ejot pa ielu, viņu runājot vienīgais nedaudz grūtāk, bet arī pie tā jau mēs esam pieraduši un bieži, ja mums zvana telefons un granulas ir mutē, mēs arī to varam izdarīt. Tā kā ar šo produktu lietošanu nav nekādas problēmas, arī ūdens nav tūlīt jāuzdara. Kaut gan, protams, dienas laikā, kā jau es arī minēju, ūdens ir jālieto pietiekošā daudzumā.
Un tā mēs nonākam pie tā, kas tad ir šīs HappyCall sistēmas. Un pavisam šobrīd kompānija mums piedāvā 12 sistēmas. Un šīs sistēmas, kā jau es teicu, pamatā ir uzbūvētas, lai viņas visas pabarot, aizsargātu un iztīrītu mūsu šūnas, bet viņas atšķirās tieši pēc funkcionālās iedarbības. Un šī funkcionalitāte ir atšķirīga, ir izveidota tieši priekš tam, lai mēs varētu vienlaicīgi atvesaļot dažādas savas, var teikt, organismu sastāvdaļas, jo ir tā, ka kauliem ir nedaudz citas vielas nepieciešamas, varbūt zarnu traktam ir nedaudz citas vielas nepieciešamas, asinsvadiem citas vielas nepieciešamas. Un, lai mēs varētu to pakāpeniski sakārtot, tad zinātnieki mums piedāvā pakāpeniski to visu darīt, lietojot divas šīs sistēmas paralēli. Un šeit jūs redziet schēmu, kurā zinātnieki mums norāda, kā notiek šis atjaunošanas process mūsu organismā. Kā jau es teicu, pirmajos 3 mēnešos šūniņas tikai sāk atjaunoties. Viņas vēl uzņem vajadzīgās barības vielas, cilvēks sāk lietot ūdeni pietiekošā daudzumā, sāk attīrīt savus starpšūnu šķidrumus un pakāpeniski sāk saprast, kā šūnām ir jājūtās. Nākamajos 6-9 mēnešos sāk atjaunoties šīs šūnu funkcijas un viņas sāk atjaunot pašas šūnas, saņemot visu nepieciešamo priekš tam, lai viņas to varētu izdarīt. Un sākot ar 3. mēneši sāk dzist vecā šūnu atmiņa, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgs faktors, jo jūs ziniet, ka mums ir uzkrājusies šūnu atmiņa no vienas dzīves vien, un šī vecā šūnu atmiņa sevī nes arī ļoti daudz dažādas negatīvas stresa momentus, slimību atmiņas un tā tālāk. Vecā atmiņa no šūnām sāk nodzist. Ar katru paudzi, ar katru jauno šūnu paudzi, šūnas atjaunojās dažādos laikos, ir šūnas, kas atjaunojas reizi 9 dienās, reizi 3 mēnešos, reizi pusgadā, un visilgākais process ir vajadzīgs, lai atjaunot kaulu šūnas 7 gadi, lai pilnībā viss kaulu struktūra nomainītos 7 gadi ir nepieciešama. Bet tai pašā laikā kaulu struktūrā katru dienu kāda no šūnu grupām nomainās. Tā kā šis process ir nepārtraukts mūsu organismā un sākot saņemt šo pilnvērtīgo pārtiku, šūnas atjauno arī šo jauno atmiņu. Un pakāpeniski 2 gadu laikā vecā atmiņa nodzisus, ir atjaunojusies jauna atmiņa. Un kā profesors Gaetano Zanini mums Varšavā teica, vai jūs ziniet, ka tie, kas lieto HappyCall produktu, vecuma vairs nav. Ir tikai šī pieredze, kas nāk pakāpeniski klāt ar gadiem, mēs paliekam gudrāki un palēninās šī šūnu novecošanas procesa. Šūniņa apstādina savu novecošanu tieši pateicoties tam, kad ar katru paudzīti vecā atmiņa nodzēsta un šūniņas saņem pilnvērtīgu barības vielu, un šai novecošanai vairs nav vietas cilvēku šūnās. Lūk, šādu procesu mums zinātnieki izskaidro, un tāpēc arī mums jāsaprot, ka šis nav tāds momentāls izveseļošanās produkts, kā varbūt kaut kādas ķīmiskas zāles, kas noņem kaut kādas sāpes vai kaut ko tam līdzīgu. Šis ir produkts, kas vispār nav zāles, tas ir produkts, kas saved kārtībā mūsu organismu, lai mūsu organisms vairs neslimotu, lai viņš nenovecotu, un šī ir tā galvenā kardināla atšķirība, ar ko šis produkts atšķirās no visu tā, ko līdz šim mēs savā dzīvē esam lietojuši, dzirdējuši, jo analoģiskas tehnoloģijas pasaulē pagaidām vēl nav, un 20 gadu šī tehnoloģija ir patentēta, tāpēc šis produkts ir tādā labvēlīgā šobrīd. Tātad HappyCall sistēmas. Es došu vārdu tagad Uldim, savam partnerim, lai Uldis parunā,
Uldis pastāstīs par sistēmām, un tad es pagaidām atslēdzos un vārds Uldim. Vai man tā, es tūlīt uzprasīšu, vai man vajag vispār, man laikam jāizslēdz šī prezentācija, lai Uldis var pieslēgt, tad vienu mirklīt uzgaidiet, jā, tūlīt es. Labvakar! Uzrakstiet lūdzu, apstipriniet, ka jūs mani dzirdat ar cipariņu no 1 līdz 10. Ir ok. Es tūlītās ieslēgšu prezentāciju no tās vietas, kur Edīte beidza. Un tad mēs turpināsim prezentāciju. Drusciņ jāuzgaida, kamēr man ielādēsies. Dzirdamība 9,99 plus 0,01. Man negrib klausīt prezentāciju patreiz. Drusciņ jāpagaida. Nu tā, tātad mēs esam tikuši pie HappyCo sistēmām. Tātad kopā ir 12 sistēmas. Es parunāšu vispirms par to, ar ko atšķirās sistēmas, un tad mēs parunāsim arī par cenu. Kā šīs te produktus var iegādāties un cik viņi maksā. Tātad kopā ir 12 HappyCo sistēmas, un, kā Edīte teica, viņām visām pamats organisma barošana un aizsardzība tiek nodrošināta ar jebkuru no sistēmām, bet viņām katrai ir klāta papildus funkcija, kas šo te sistēmu, šai sistēmai ir specifiski, kas pastiprina noteiktu organu darbību vai ietekmu uz organismu. Tātad sistēma Relax ir dabīgais antidepresants,
un viņš nestrādā kā depresants, bet viņš praktiski veic nomierinošu funkciju. Tad pirmām kārtām viņš nomierina jebkuru šūnas stresa situāciju. Ja cilvēks ir satraukts, viņam ir paaugstināts stresa līmenis dienā un viņam ir grūti, piemēram, vakarā aizmigt, tad relaks ir īstā sistēma, ar kuru šo te stresa līmeni samazināt. Un daudzos gadījumos relaks izmanto kā vienu no pirmajām sistēmām, lai organisms vienkārši atslābinās, lai viņš varētu tālāk uzņemt tās barības vielas, ko mēs ar orogranulām viņam piedāvāsim. Sistēma Renew ir ļoti spēcīgs antioksidants, tātad šī te sistēma ir viena no spēcīgākajām sistēmām, un viņas pamatfunkcija ir vērsta uz organismu atjaunošanu kā tādu, un ļoti pamatot strādā uz sirds un asinsvadu sistēmu. Tātad praktiski, ja cilvēkam ir vēlme koriģēt, uzlabot sirds asinsvadu sistēmu, tad viņš praktiski var sākt ar programmu Renew. Programma Flex ir specifiska programma, kas ir domāta kaulu un locītavu sistēmu stabilizēšanai un atjaunošanai. Šī sistēma vēl diezgan efektīvi noņem sāpes, un daudzos gadījumos, teiksim, arī ir interesanti sportistiem, tāpēc, ka, ja ir liela fiziskā slodze, šī sistēma palīdz atjaunoties, un arī traumu gadījumā pie dzīšanas šī sistēma palīdz ļoti ātri sadzīt traumām un jebkuram bojājumam, kas ir organismam nodarīts. Nākošā sistēma ir sistēma Slim, tātad viņa pēc nosaukuma ir domāta, lai varētu nomest liekos kilogramus, bet viņi nestrādā kā tāds tradicionālais notīvēšanas produkts. Viņa praktiski strādā uz pareizu tauku šūnu barošanu, organizēšanu un sakārtošanu. Un šī sistēma veids darbu, kas nepieciešams ir ar tauku šūnu, pāraudzināšanu, sakārtošanu, bet šī sistēma ļoti spēcīgi tīra arī limfu. Un limfa ir tātad, viens no tām sistēmām, kurai nav motora, viņa ir uz pašplūsmu, un praktiski daudzos gadījumos limfas sistēma ir ļoti grūti iztīrīt. Tātad Slim ir sistēma, kur palīdz limfas sistēmas attīrīšanu. Programma Energy ir pēc pašas nosaukuma jau redzams, kad viņa dos papildus enerģiju. Tātad viņa tiešām arī tam ir domāta. Ja cilvēks jūtās noguris, viņam trūkst enerģijas, tad praktiski ar šo sistēmu var šo enerģijas krājumu papildināt. Viņi izmanto sportisti, lai iegūtu papildus lādiņu tajās brīžos, kad ir palielināta slodze. Un neskatoties uz to, ka šī sistēma dod papildus enerģiju, viņa vienlaicīgi regulē arī miegu. Un daudziem cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar aizmigšanu un trauslu miegs, enerģijas sistēma palīdz šo te miegu sakārtot, jo nakts granula strādā citādi nekā, teiksim, to dara dienas granuls, kurš dod klāt enerģiju. Programma Proteox ir pati stiprākā no visām sistēmām, tātad viņa ir domāta organisma attīrīšanai, praktiski ļoti spēcīgs dabīgais detoksikators, un šo te sistēmu pārsvarā var sākt kā vienu no pirmajām, jo lielākajai daļai cilvēki, kas nav speciāli uz to strādājuši, organisms ir zināmā mērā piesārņots, jo pareizāk sakot, pārtiku, ko mēs lietojam, piesārņo organismu, un viņš ir papildus jātīra. Un ja to speciāli nedara, tad praktiski organisms netiek galā ar toksiskajām vielām, kas viņam sāk uzkrāties. Šī te programma strādā uz attīrīšanu gan uz toksiskām vielām, gan arī uz parazītiem.
jo jebkura no orogranulu sistēmām viņa veicina organismā sārmainas vidas veidošanos, un šāda te vide praktiski nepatīk parazītiem, un bieži vien parazīti paši pamet organismu, teiksim, ja vienkārši viņiem vide izveidojas tāda, kurā viņiem nav labvēlīgi dzīves apstākļi. Proteoks var izmantot kā sistēmu, ja vajag pastiprināt jebkuras citas sistēmas darbību, jo lietojot proteoks paralēli kādai citai sistēmai, šī sistēmas darbība tiek pastiprināta. Programma Day un Night tad ir kompleksa programma, kurai ir vairākas funkcijas. Pamatā šī sistēma ir domāta gremošanas trakta pastiprināšanai un mutes dobums higienas ieviešanai, sakārtošanai. Šo te sistēmu var izmantot tajos gadījumos, ja cilvēkam liekas, ka gremošanas trakts nepilnvērtīgi strādā, jeb kāds no orgāniem, kas piedalās gremošanas sistēmā, nepild savas pilnas funkcijas. Praktiski Day un Night ir sistēma, kura ļauj šo te sistēmu pabarot, sakārtot un atjaunot. Un šai sistēmai ir vēl arī sociāla funkcija, tātad daudzos gadījumos viņa atbrīvo cilvēku no krākšanas miegā. Tātad vienlaicīgi sakārto arī elpošanas sistēmu. Ir specifiska sistēma No Tobacco, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atmest smēķēšanu. Tātad šī sistēma atšķirās no visām iepriekšējām, ja tā iepriekšējās sistēmās mums ir 15 dubultie blisterīši, ja mēs ņemam pa 4 granulām, tad 30 dienām. Šeit ir uzreiz 3 mēnešiem. Šī te programma ir sakārtot pakāpeniski, lai cilvēks varētu atteikties no nikotīna atkarības, vienlaicīgi tīra plaušas un vienlaicīgi nostiprina nervu sistēmu. Tātad praktiski šī sistēma ir kompleksa, lai cilvēks 3 mēnešu laikā atmetot smēķēšanu, varētu atbrīvoties no tā diskomforta, kas viņu noteikti sagāja. Un šo sistēmu bieži vien izmanto tad, ja cilvēkam ir kaut kādas nepatīkamas problēmas ar plaušām, jo ir gadījumi, kad ir plaušas speciāli jātīra, ja viņas ir piesārņotas ar kaut kādu rūpniecisko piesārņojumu, tad šī sistēma ļoti labi palīdz plaušu attīrīšanai. Programma Hair ir domāta matiem, tātad viņa tam arī strādā, viņa stimulē pirmam kārtām matu augšanu, arī viss, kas attiecās nagi un āda, tajā skaitā, ja runa ir par matu atjaunošanu, ja ir sākusies problēma ar matu izkrišanu un gribās atjaunot, tad šī sistēma ir jālieto ilgstoši, jo, teiksim, tāda programma matu atjaunošanai varētu ilgt apmēram no 3 līdz 6 mēnešiem. Tur būtu jāskatās kā, bet, jārēķinās, ka tas nebūs vienā mēnesī izdarāms. Programma Memory ir domāta smadzeņu darbības atjaunošanai, sakārtošanai un stimulēšanai. Tātad praktiski jebkuras problēmas, kas ir saistītas ar smadzeņu darbību, tātad varētu lietot programmu Memory un skatīties, kā šī sistēma koriģējās. Tātad principā šo te sistēmu var lietot paralēli arī jauni cilvēki, tad, kad ir liels garīgas slodzes, piemēram, studenta eksāmena laikā, skolnieka eksāmena laikā. Mēnesi pirms tam varētu palietot Memory, lai sagatavotu smadzeņu darbību intensīvam tādam darbam. Un, protams, atjauno gan intelektuālo potenciālu, gan koncentrēšanās spēju, gan atmiņu un tā tālāk. Programma Junior, tātad ir programma bērniem. Jebkuru no programmām var lietot arī bērni. Tātad, ja bērnu organisms kaut kāda iemesla dēļ daudz slimo,
ir atpalikuša attīstība un tā tālāk, praktiski jebkuru no sistēmām var lietot arī bērni. No tā vecuma, kad viņš apzinīgi saprot, ka šī granula ir jāsūkā, nevis jānorīt. Un kompānija ir izveidojusi speciālu bērnu programmu, jo bērniem augšanas periodā ir specifiskas vajadzības, un tad praktiski šī programma satur vielas, kas būtu vajadzīgas